Tagad baigais pārbaudījums mums būs. Pilots nobrauc Daugavā ir. Un tagad jāsaprot, vai mēs nogrimsim ar basu laivu vai nē. Jo ir jāsaprot, vai ar viņu var Daugavā makšķerēt. Vai mums tagad pa purnu ienāks iekšā ūdens. Mēs vēl esam diezgan tuvu pie krasta. Vairāk riski ir, ka mūs iepūtīs iekšā zālēs, piesmels. Bet es, protams, ceru, ka nē. Un tagad mēs gaidām to lielo vilni. Viņš kaut kur nāk, te parasti. Nāk, un uz krasta viņš tieši ir lielāks. Kā domā, izdzīvosim? Vai gaidām dzīvojā. Jo visi jau man saka, ka basu laivu Daugavā nevar makšķerēt. Ka tikai ar šitām konzervu buņģām drīkst makšķerēt Daugavā. Nu, alumīnīgs ir. Re, kur jau pirmie viļņi daudzās pret krastu, es jau jūtu, ka mūs šūpo. Un kā ir? Es kaut kā pagaidām droši jūtos. Pa purnu vēl ūdens arī nesmeļās iekšā. No, bišķiņ pakrat. Re, kur mums ir ķīniešu GPS ankurs, Haswings. Tur mūs ļoti lieliski. Paskaties, pat aizmugurē bedrē ūdens motoru netika. Nekad man rodās sajūta, ka tie, kuri stāsta, ka ar šādu laivu nevar Daugavā makšķerēt, vienkārši neprot. Braukt ar laivu varbūt, ne? Šūpojās, bet tā arī nekas nesmeļās iekšā. Tā kā Daugavā makšķerēt var. Un tagad meklējam kādu zivtiņu. Vēlams būtu noķert pilnu zivju baseinu. Nu, te kaut kas drusku ir. Varam mēģināt šitien te noparkoties, piespiežam ankuru. Un viņš mūs turēs. Baseinā labs darās. Ir kaut kas. Zivis visi paslēpušas. Re, kur atpildēja. Bars uzreiz atpildēja. Trešais arī atpildēja. Kaut kas, 4 veseli. 5. Nu. Vajadzētu kāds 50 noteikti noķert. Un tad viņus ielaist vietā, kur ir mazās. Baseinā liks, jā.